Nosacīta ekonomiskā patstāvība bija iegūta, taču līdz īstai brīvībai vēl tālu. Ja agrāk tika izmantots diplomātiskais un miglainais formulējums suverenitāte, tad jau mītiņos dzirdama skaidra valoda. Latvijai jāatgūst neatkarība. Mītiņi notiek teju vai katru mēnesi, uzstādot vienu apmeklētības rekordu pēc otra. Pavasarī Tautas fronte Krastmalā sarīko mītiņu demokrātijas aizstāvībai, kurā piedalās 230 000 cilvēku. Fantastisks skaitlis, taču jau pēc pusgada tas ir pārspēts. 18. novembra mītiņā, kurā izskan atklāta prasība pēc Latvijas neatkarības, piedalās 500 000. Savukārt vasarā Latvija kopā ar abām kaimiņu valstīm pamanās iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. 2 miljoni cilvēku izveidos 600 km garu dzīvo ķēdi cauri Lietuvai, Latvijai un Igaunijai. Kaut ko tādu pasaule vēl nav redzējusi. Kā bija iespējams koordinēt tik lielas ļaužu masas, lai ķēdē nerastos lieli caurumi? Jā, to es arī šodien nestādos priekšā, vai to vairs var atkārtot, jo mēs esam interneta un mobīlo telefonu izlutināti, bet tas faktiski balstījās uz ļoti precīzu darba sadalījumu. Tad vispirms izmērīja 1,50 m katram cilvēkam, sadalīja kilometru ar 1,50 m, tad uzzināja, cik vajag cilvēkus. Katram kilometram bija savs atbildīgais. Un tad bija tāds koordinācijas centrs, kurā darbojās tikai 10 cilvēki. Un faktiski tāda piramidāla struktūra. Un līdz pat pēdējam 200 000 organizācijas biedram, katram bija skaidrs, kur viņam ir jāstāv. Toreiz atmodas laikā mūs vieno ļoti liela ideja. Šobrīd tik lielas idejas vairs nav. Un es arī nedomāju, ka tādu ideju normālā, mierīgā valsts dzīvē ir iespējams atrast. Jāsaka, ka Latvija šobrīd ir ļoti sašķelta. Sabiedrība ir sašķelta. Un es nedomāju, ka būtu iespējams tik vērienīgu cilvēku vienotību sasniegt.